Ventspils žēlsirdības māja, kas sniedz iespēju specializētu internātu skolu absolventiem pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, pastāvīgi meklē iespējas, kā nopelnīt, lai būtu pēc iespējas mazāk jālūdz palīdzība citiem. Pirms mēneša radās ideja pārdot konditorijas izstrādājumus Ventspils slimnīcā. Apmierināti ir gan pacienti, gan personāls, gan tie, kas šo pakalpojumu sniedz. Tomēr uzrādās cilvēki, kas iesniedz anonīmu ziņojumu pārtikas un veterinārajā dienestā. Organizācija Ventspils žēlsirdības māja ir labi pazīstama Latvijā sociālo pakalpojumu vidē. Pirms 20 gadiem laulētais Bražņiku pāris nolēma, ka viņiem jāpalīdz tiem, ko valsts pametusi novārtā. Radot sabiedrisku organizāciju, viņi pieņēma pie sevis specializēto internātu skolu audzēkņus un absolventus. Jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem pieņemts ievietot pansionātos. Tādējādi šie cilvēki ir atkarīgi no nodokļu maksātājiem. Tatjana un Valērijas Bražņikas sāka saviem audzēkņiem mācīt dzīvot pastāvīgi. Ne viss izdevās viegli, tomēr šo gadu laikā ir redzama attīstība. Viņi atrod sev otro pusīti, viņiem ģimenes, mums jau daudziem ir ģimenes, jau viņi patstāvīgi arī strādā. Mēs sadarbojamies ar Pelču internātu skolu ļoti. Šobrīd mums ir puika, kas strādā kā palīgs pie pavāriem un ļoti labi strādā, un pavāri ļoti priecīgi, un Pelču direktori priecīgi, kad viņam izdodās. Viņš ir, vai nemaldos, no Skrundas vai no Saldus, un ka mamma ir priecīga, kad viņam būs arī pēc tam. Viņai nebūs to bērnu, tā kā visu mūžu jāapkopja, bet viņš varēs atrast sev darbiņu. Ar mērķi radīt darba vietas šiem jaunajiem cilvēkiem organizācija atvēra kafejnīcu Dižrausis. Pārsvarā mūsu sabiedrība grūti pieņemtos jauniešus, kur ir ar īpašām vajadzībām un vispār cilvēki. Mēs gribam parādīt, ka viņi ir ne tikai mājās sēdoši, bet kad viņi var darboties, kad viņi var strādāt. Un es domāju, šobrīd tādā krīzes laikā Latvijā, kad daudzi brauc projām uz ārzemēm, tieši šitie cilvēki var būt alternatīvai tādas aizvietotās darbvietas. Protams, žēlsirdības mājas vadītājiem burtiskā nozīmē nākas staigāt ristiept roku, meklējot papildus finansējumu. Kafejnīca ievērojami peļņu nenes. Ziemas laikā izveidojies diezgan ievērojams parāds par elektrību. Jāmeklē papildus peļņas iespējas, un tā radās ideja pārdot konditorijas izstrādājumus Ventspils slimnīcā. Daudz, kas ir guļoši, kur nevar aiziet uz kafejnīcu vai aiziet uz veikalu. Tā kā šobrīd šī ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Mums ir līgums, jā, un šobrīd mēs strādājam pagaidām mēnesi tikai. Arī dežūru personālam reizēm gribas iedzert kafiju un apēst kādu bulciņu. Ļoti garšo kokosa bulciņas. Tas viņam izdodas. Vispār es nevaru, bet vakar atļāvos nopirkt. Vakar vīram uztaisīja operāciju. Bija smaga diena. Tā ir laba ideja, var iepriecināt sevi, arī personālam labi. Varētu likties, ka viss sāk uzlaboties, jo izdevās pat nopelnīt naudu, ar kur nomaksāt daļu elektrības parādu, bet tad pāri ceļam pārskrēja melnais kaķis. Pārtikas un veterinārijā dienestā iesniegts anonīms iesniegums un sākās viena pārbauda pēc otras. Sūdzības būtības slēpjas tajā, ka izgatavošanas procesā piedalās cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Un kas gan var paredzēt, kā viņi tur gatavo? Patiesībā visi, kas strādā kafejnīcā, ir apmācīti ievērot visus sanitārās normas. Jaunieši mācījās gatavot ēdienu, mācījās ievērot visus noteikumus, higienas. Mums bija paškontrolas sistēma izstrādāta. Katru 3 mēnešus apmēram mūs pārbaudīja PVD, kā viņi saucās, pārtikas veterinārijas dienests, un sanitārā grāmatiņa arī ir, un ģimenes ārsta zīme, kad viņam nav nekādas infekcijas slimības, un viņi var virtuvē strādāt, arī ir. Tā kā rokas mazgāt, jā, mums ir pie katras izlietnes, 1. stāvā, 2. stāvā, un tāpat arī tagad kafejnīcā uzzīmēt, mazgāt rokas un uzzīmēt plaukstas un ziepes, ka ir jāsaziepē vairākas reizes, un ar ūdeni jānoskalo un slaucīt vai no dvieļos vienreizējos vai no dvielī, ka rokām jābūt ir tīrām. Un tā pie toaletes poduma tāds pats arī paziņojums, ka pēc toaletes obligāti jānomazgā rokas. Un tā mēs arī kafejnīcā esam to turpinājām no
centra, turpinām kafejnīcu ievest, lai grīdas būtu izmazgātas ne tikai vidus, bet arī malas, lai grīdas nemazgā ar vienu to pašu lupatu, ko mazgā virtuvi, bet mazgā arī zāli ar citu. Arī mēs personīgi pārliecinājāmies, ka žēlsirdības mājas audzēkņi paši negatavo ēdienu, bet tikai piedalās tā pagatavošanas procesā, palīdzot profesionāliem pavāriem. Piemēram, viņi griež desu, viņi griež kāpostus, mizo kartupeļus, dar tos palīg darbu profesionāļiem. Neatkarīgi no intelektuālās attīstības, visi ir pelnījuši pilnvērtīgu dzīvi, ģimeni, darbu, apmeklēt kultūras pasākumus, nesaņemot no apkārtējiem nosodošus skatienus. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Žodziņš, Kurzemes televīzija.